Šodien raidījumā alerģijas izraisītās plaušu slimības, veselības diena Cēsu meža skolā, dabas maģiskais spēks kosmētikā. Ja vēl pirms 30–40 gadiem viena no biežākajām kaitēm bija infekciju izraisītās slimības, kas veiksmīgi tiek apkarotas ar antibiotiku palīdzību, tad šodien, pateicoties vides piesārņojumam, medikamentiem un pārtikai, ko lietojam ikdienā, strauji palielinās to cilvēku skaits, kuri cieš no dažādām alerģijas izraisītām elpošanas ceļu un plaušu saslimšanām. Mūsdien viena no lielākām problēmām ir šie neskaidrie klepi un tā saucamās tracheobronhiālās diskinēzijas. Ar ļoti sarežģītām situācijām, ka bronhs kļūst tā kā nestabils un viņš tā kā vibrē un pie izelpas ir tāds ļoti rejošs kleps. Šādi pacienti mums ir pēdējā laikā ļoti smagi un ar tādām pat jāsaka dažkārt reti sastopamām situācijām. Vai ir kādi uzlabojumi zāļu lietošanā, ja saslimšanai ir astmātiski simptomi? Protams, īpaši uzlabošanās ir saistīta ar inhalējumu preparātu parādīšanos. Nenormāls blaknes bija tabletētiem preparātiem, jo tie, protams, piesārņoja visu organismu un bija gan kaulu problēmas, gan asinsvadu problēmas, gan ādas problēmas. Tiem preparātiem, kurus mēs lietojam lokāli, kā mēs sakam, tikai intratraheāli, intrabronhiāli, kā teikt, elpceļos, to blaknes ir ļoti, ļoti minimāls. Lai ātrāk būtu iespējams saņemt ārstu konsultācijas, veikt izmeklējumus un sākt ārstēšanu, iespējams apmeklēt speciālistu privātprakses. Jau 5 gadus šāds doktorāts darbojas Čaku un Stabu ielas stūrī. Mums visus šos gadus ir valsts pasūtījums, un mēs sadarbojamies ar valsts norēķinu centru, vai agrāk, kā teica, slimo kasi, un mums ir pilnīgi visas iespējas, teiksim, palīdzēt pacientam, un finansiālā norēķini ir gan, kā teikt, tā kā ir noteikuši normatīvie akti saistībā ar slimo kasi, vai privātie apdrošinātāji, vai tie, kur negrib, kā teikt, nevienu, ne otru citu pakalpojumu, nāk šeit tieši iekšā pa durvīm un saka, ka viņi grib ārstu un maksā tādu naudiņu, kāda tur ir noteikta. Mēs pieņemam regulāri ģimenes ārstu nosūtījumu šeit vairākās, respektīvi, tādās 4 internās medicīnas sadaļās. Pirmkārt, tā ir pulmoloģija, kur mums ir šobrīd visvairāk ārstu. Mēs esam 4, 3 pieaugušie un 1 bērnu pulmologs. Mums ir endokrinologi, 2 endokrinologi, mums ir 2 reumatologi un arī alergologs. Šo 5 gadu laikā doktorātam ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar ģimenes ārstiem. Ģimenes ārsts ir pirmais, kurš neapšaubām konstatē pacientu problēmu, vai tā ir kāda vīrusa infekcija vai kāda cita problēma. Un mums parasti ģimenes ārsts nosūta ar kādu neskaidru klepu. Nevienmēr tās ir tipisks astmas lēkmes. Tipiski astmas lēkme ir visvieglāk, kā teikt, konstatēt. Bet tieši šie neskaidrie klepi un neskaidrās situācijas, kāpēc viņš ir, ģimenes ārsts nosūta. Un tad tā ir tā izvēle, ka mēs mēģinām šeit ar spirogrāfijas palīdzību konstatēt, vai tā ir drīzāk astma, vai tā ir hroniska obstruktīva plaušu slimība, vai varbūt, ka tas ir kaut kas cits, ka mums vajadzīga šī bronhoskopija, datortomogrāfija plaušām vai vēl kāda cita izmeklēšana. Un tad mums ir vajadzīgs dienas stacionārs, kurā mēs izdarām to, ko mēs nevaram izdarīt praksē, un mēs atgriežam pacientu ar skaidrību ģimenes ārstu uzraudzībā. Pēdējos gadus jau ir mums laba sadarbība ar Stradiņas slimnīcu un dienas stacionāru, kur mēs esam izveidojuši Stradiņas slimnīcā kopīgu sadarbību. Šomirkli mēs redzam, ka šī stacionāra kapacitāte ir drusku par mazu, un mūsu prakse ir uzsākusi aktīvu sadarbību ar Latvijas jūras medicīnas centru, kur ir jau dienas stacionārs gastroenteroloģijā, un mums būs iespēja pievienoties šai kolēģu grupai, jo mums ļoti nozīmīgs ir dažādas, varētu teikt, tādas tehniskas procedūras. Un šī gadījumā bronhoskopija, kur mēs nevaram izdarīt gluži ambulatorā praksē.
Mums vajadzīgs ir arī dažādas punkcijas, mums vajadzīgas biopsijas, un šai sakarībā dienas stacionāra iespēja ir milzīgi liela. Līdz ar to pacientam atkal nav, kā teikt, jānodzīvo līdz tam mirklim, kad ir nepieciešama neatliekamā palīdzība. Mēs viņu varam nosūtīt saulaicīgi uz šo dienas stacionāru, konstatēt problēmu un tad dot atpakaļ ģimenes ārstam turpmākajā ārstēšanā jau pēc noteiktām schēmām. Tā kā šī mirkļa jaunums mūsu praksē vislielākais ir saistīts ar to, ka mēs atveram jaunu sadarbības bloku ar Latvijas jūras medicīnas centru par šo dienas stacionāru. Paredzams, ka jaunais dienas stacionārs Latvijas jūras medicīnas centra stacionārā Patversmes ielā 23 darbu uzsāks jau šī gada augustā. Cēsu meža skola un kopš 2011. gada Cēsu internāta pamatskola rehabilitācijas centrs. Tā ir savā ziņā speciāla mācību iestāde, kur paralēli mācību procesam tiek sniegts rehabilitācijas atbalsts bērniem, kuri slimo ar astmu un citām kroniskām plaušu slimībām. Šajā mācību gadā skolā mācās 195 audzēkņi un aptver 4 izglītības programmas. Pamatprogramma ir bērni ar somatiskām saslimšanām, tā ir lielākā audzēkņu daļa. Neliels audzēkņu skaits ir skolēni ar mācīšanās grūtībām. Tikpat proporcionāli neliela daļa ir bērni ar garīgo atpalicību, AB līmenis un pirmsskolas grupiņa, 5-6-gadīgo bērnu grupu. Kopā mēs esam 195 audzēkņi. Gads ir bijis ļoti spraigs. Esam ļoti ražīgi strādājuši, ir kā veiksmes, tā arī kāda neveiksmīta. Lielos tādos virzienos, lielos vilcienos varētu teikt tā, mēs esam strādājuši pie dokumentācijas sakārtošanas, esam apstiprinājuši attīstības plānu jaunu. Šobrīd notiek jau tāda samērā aktīva gatavošanās skolas akreditācijai, jeb ārējai vērtēšanai, kura norisināsies rudenī. Protams, ikdienas darbs, mācību procesa, audzināšanas procesa un medicīniskā palīdzības sniegšana tiem audzēkņiem, ka vairāk tas ir nepieciešams. Lūk, protams, paralēli arī dažādi remontdarbi, gatavošanās šiem remontdarbiem. Šobrīd, piemēram, notiek dažādi tāmi sastādīšana, lai vasarā varētu veiksmīgi turpināt skolas renovāciju. Ja runā par izglītības procesu, tad mēs arī esam tādos kā meklējumos. Šobrīd domājam par pirmskolas izglītību. Mūsu skolā ir 5-6-gadīgo bērnu grupiņa, bet mēs ar 1. septembri gribam atvērt 3-4-gadīgo bērnu pirmskolas tātad grupiņu, arī bērniem ar somatiskām saslimšanām. Patreiz notiek darbi pie šīs grupas atvēršanas. Tas būtu, teiksim, visu programmu sakārtošana un arī telpu sakārtošana. Arī domājam par speciālistiem, par skolotājiem. Tāds liels darba virziens šobrīd. Bērni no mācībām brīvajā laikā apgūst dažādas praktiskas un mākslinieciskas iemaņas dažādos skolas pulciņos. Lai veicinātu audzēkņu rehabilitācijas procesu, liela vērība skolā ikdienā tiek veltīta fiziskajām aktivitātēm. Viena no tām – veselības diena, kura šogad tika organizēta jau 10. gadu. Veselības diena mūsu skolā ir tāda ļoti brīnišķīga tradīcija. Jau vairākus gadus šī mums bija 10. pēc kārtas veselības diena, un tradicionāli viņa notiek mums maija mēnesī. Kādreiz mums izdodas viņu apvienot kopā ar vispasaules astmas dienu, bet šoreiz viņa mums vienkārši kā atsevišķa diena. Veselības dienā mēs centāmies paredzēt dažādas aktivitātes un dažādām vecuma grupām un apvienojot arī tādu izzinošo darbību, kur skolēni tomēr iepazīstās ar veselīgo dzīvesveidu, uzzina kaut ko jaunu par uzturu, par veselīgo dzīvesveidu ikdienā, kuru viņi varētu praktiski izmantot un arī apgūt kaut kādas jaunas iemaņas. Veselības dienas organizēšana, tas ir kopīgs skolas pedagogu darbs ar tām organizācijām un cilvēkiem, kuri ir gatavi palīdzēt. Lai ar plaušu slimībām sirkstošiem bērniem šī diena būtu īpaša un pārsteigumiem bagāta. Kā jums radās ideja atbalstīt šo projektu, šo veselības dienas pasākumu Cēsu meža skolā?
Mums kompānijā tika izsludināts konkurss, tāda grantu programma, lai atbalstītu veselību, izglītību un lai darbinieki arī iesaistītos šajā visā projektā. Un tā kā Cēsu meža skola ir mūsu draugi, teiksim tā, ja, tad mēs izdomājām, ka mēs varētu piedalīties projektā un izveidot šādu veselības dienu, lai gan skolotājiem, gan bērniem būtu prieks. Vai ir paredzama arī turpmāk sadarbība ar šo skolu? Ir jau, es domāju, ka arī jau es kompānijā strādāju gadu, bet jau kaut kādu laiciņu atpakaļ ir jau sadarbība ar Cēsu meža skolu, un es domāju, ka arī turpmāk būs sadarbība ar šo skolu. Kādā apmērā bija šis atbalsts? Tajā iekļāvās tas, ka ne tikai tātad kompānija ziedo naudu, ja, un, teiksim, citi cilvēki visu organizē, bet tā galvenais mērķis bija tas, ka arī darbinieki iegulda savu zināšanas, savu enerģiju un organizē dienu. Šodienas pasākumā tātad mums ir šīs skaistās atrakcijas, kur bērni ļoti jauki atpūšās, paldies Latvijas gumijlēcēju klubam. Tad bija dažādas sportiskās aktivitātes, kas notika tālāk pagalmā, un vēlāk pēcpusdienā mums arī ir paredzētas nedaudz zinātniskas lekcijas. Meitenēm būs par veselīgu uzturu, kā pareizi ēst vai neēst, un puišiem atkal kā pareizi audzēt muskuļus. Kā jums patīk šis pasākums? Man patika. Bija ļoti interesanti. Man patika stafetes. Un pats interesantākais ir tas, ka beigās ir arī atrakcijas, kas katru gadu mainās. Un kas tev vislabāk izdevās? Man izdevās labāk tiesāt. Vai pati nepiedalījies? Daudz ko izmēģināju, bet nepiedalījos. Un kas puisim vislabāk patika? Man it kā viss patika. Gribam vēl šādu pasākumu! Cēsu internāta pamatskola, rehabilitācijas centrs uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam visās klašu grupās, kā arī 3 līdz 4 gadus vecus bērnus bērnu dārza grupiņā. Esiet mīļi gaidīti! Arvien vairāk cilvēki pievēršas veselīgam dzīvesveidam un izvēlas pārtiku un skaistumkopšanas līdzekļus, kas nesatur konservantus un ķīmiskas vielas, jo tikai dabas maģiskais spēks cilvēkiem palīdz būt veseliem un skaistiem. Šodien, kad pieejams milzīgs kosmētikas līdzekļu klāsts, vai esat izvērtējuši, ko izvēlaties tieši jūs? Lumene. Šis vārds tulkojumā no latiņu valodas nozīmē gaisma, kas ir šīs zīmola nozīmes un vēstures papildinājums. Jau vairāk kā pirms 40 gadiem tika uzsākta pirmā Lumene ādas kopšanas produktu ražošana, kas strauji ieguva atzinību. Zīmols Lumene tika nosaukts mirdzoši zilā Lumene ezera vārdā Somijā. Īsā ziemeļu vasara ir piepildīta ar daudz intensīvāku gaismu un enerģiju nekā tas ir pie mums. Balto nakšu īsās sezonas laikā arktiskie augi attīstās apbrīnojamā ātrumā, uzkrājot spēku un enerģiju. Pārbaudīti nelabvēlīgos apstākļos, novākti ar rokām aiz ziemeļu polārā loka. Lumene ir kosmētika no Somijas. Somija ir tāda tīra, nepiesārņot vide, un tā ir īpaša to, ka kosmētikā tiek izmantoša arktiskais ūdens. Un ogas, kā mēs zinām, Somijā ir īsās vasaras, bet ļoti saulains. Līdz ar to ogas sakrāj sevī ļoti daudz pozitīvās enerģijas. Un šajā kosmētikā tiek izmantots tieši šis ekstrakts. Ādas kopšana jāsāk ar problēmas noteikšanu. Vai tā ir sausa āda, jūtīga, vai vēlamies kādu krunciņu aiztaisīt vai izlīdzināt. Un tāpēc mums ir ļoti skaists iedalījums. Ja problēma īsti nav, tikai vajadzīga ikdienas mitrināšana, tad lietojam šādu sēriju ar rudspuķa ekstraktu, kas papildus neko vairāk kā mitrināšana neveic. Bet, ja vēlaties kaut ko nedaudz vairāk mitrināt un tomēr ir savs ādiņa, tad jāliek to Arctic Aqua. Gan dienas krems, gan nakts krems. Un ir arī tāda skaista lieta kā tonējoša krems, kas skaitās atpūtu atvaļinājumu krems, jo tas nedaudz ietonē un arī mitrina. Ja ir ļoti jūtīga āda, arī sausa āda pēc ziemas ir sevišķi, ja vēl kaut kur vai sārtums, tad lieto šādu gaiši zilajā sensitīvu touch. Un ļoti labs ir serumiņš un acu gēls.
Šo līdzekli 5 minūšu sauses krēmu ieteikt arī vīriešiem, jo tas ir paredzēts iekaisušas, sasprāgājušas ādas kopšanai. Ja kaut kur vējš sapūtis vai sasprāgājis vai no iesnām radies apsārtums, uzmērējiet krēmu un jau pēc 5 minūtēm būs patīkama sajūta. Bet sievietēm pēc 35 un 40 jau ir vēlams kāds izlīdzinošs efekts. Tad ir rozā sērija ar izteikti izlīdzinošu efektu. Šeit var pieminēt, ka ir tāds serumiņš, ko var lietot jauns meitenes, ja vēlās, lai labāk make-ups turās, vai ir kāds paredzēts īpašs pasākums, piemēram, kāzas. Tad pēc ziemas gadās, ka āda ir nedaudz pelēcīga, nogurusi. It sevišķi tagad, kad nāk vasara un vēlaties izskatīties it sevišķi mundra. Tad ir vitamīna C. Šāda skaistā dzeltenā iepakojumā, kas piedos enerģiju, tādu izgaismos ādu un uzreiz būs tāda kā jaunas vesmas. Speciāli jauniešiem ir izveidota līnija Natural Code, kas ir domāta taukainai problemātiskai ādai, tā dziļi attīra un ārstē. Kā ikdienas lietošanai ir dušželejas un arī skrubis un pretcelulīta gēls ar medu un bērza ekstraktu, kas veicina asinsriti un attīra maigādu. Visos šais produktos ir nemazāk kā 60, pat 80% dabīgo vielu. Dažos pat ir 95% naturālās dabīgās vielas. Produkcija ir bez parabēniem, bez krāsvielām, bez smaržvielām. Smarža, kas ir iekšā, tā ir dabīga, kas nākas no augiem, no ogām. Veikalos Kolonna no 14. maija līdz 3. jūnijam ir īpašs atlaides, dažiem produktiem līdz pat 50%. Un par 2 jebkuriem pirkumiem ir dāvana acu gēls mitrinošais. Dabīga kosmētika patiesam skaistumam. Lumene. Kaņiera ezers ir lagūnas ūdenskrātuve, netālu no jūras Lapmešciemā. Šī ir ļoti iecienīta makšķernieku un putnu vērotāju vieta. Zīvju, putnu un īpaši aizsargājumu augu ziņā ir viens no bagātākajiem ezeriem Latvijā. Ilgus padomjas gadus ezers bija slēgtā zona, kur makšķerēt drīkstēja vien izredzētie. Tagad tas pieejams visiem. Šeit atpūta visai ģimenei. Iespējams izīrēt laivu, makšķerēt, kā arī vērot putnus no jaunās skatu torņa. Kaņiera ezera laivu bāze atvērta no 1. maija līdz pat ledus uzsalšanai. Aktīva atpūta jūsu veselībai!